Kā zināms, lielāko atsaucību iegūst tieši tās idejas, ko inicējuši paši iedzīvotāji, un tā jau 6. gadu pēc kārtas Madonas novada Barkavas pagastā norisinās nakts orientēšanās sacensības apkārt Barkavai. Savulaik ideja radusies no vietējiem jauniešiem, kas gudrojuši, ko interesantu pasākt vasaras brīvdienās. Pirmās sacensības notika 13. jūlijā, piekdienā, un tāpēc arī mums ir 13 kontrolpunkti, un tie kontrolpunkti nav tādi vienkārši, bet viņi mums ir ar uzdevumiem, un katru gadu mums šie uzdevumi ir citādāki. Šoreiz sacensībās dalībniekiem nācās pārvarēt ne tikai fiziskās veiklības uzdevumus, bet arī būt gana atjautīgiem. Šķēršļu pārvarēšanā tumsā, ar salmiņu jāpiepilda pudele un precīzi jāizlec agrāk tik populārās klasītes. Un vienmēr ir fēns pasākumiņš, var uzskriet visādi uzdevumi, interesanti, vienmēr ir bijis labi šeit, tāpēc katru gadu mēģinu ieplānot un tik šai dienā uz Barkavas pusi. Nakts orientēšanās sacensībās Barkavā bija ieradušās 11 komandas ne tikai no pašu pagasta, bet arī no citiem kaimiņu novadiem un Rīgas. Mūs sauc Nozīdzīgā pasaule, mūsu broļus nevaida. Kāpēc tā? Tāpēc, kad Nozīdzīga pasaule vienkārši mūsu broļus nebaida. Tāpēc, ka jā, tur varētu to visu saistīt ar tiesnešiem varbūt, bet tas kā kuram tuvāk. Jā. Kāpēc jūs vispār piedalāties šajās sacensībās? Lai gūtu lielākoties prieku. Labi pavadītu laiku. Jā. Sports tomēr arī. Veselīgs dzīvesveids. Jā. Varbūt labāk bija mājās sēdēt pie televizora? Noteikti nē. Noteikti, ka nē. Ir daudz vairāk labāku lietu, ko darīt. Veiklākie šajā konkurencē izrādījās vietējie barkavieši. Es pārstāvu komandu Asie Ceriņi, un mūsu devīze ir kad Asie Ceriņi cer kontrolpunktus un arī tos pretiniekus un citas komandas. Jā, viņi skrien garām mums. Un kā novēlējām, mēs citiem novēlējām, kad lai viņi salasta tos mūsu nocirptos kontrolpunktus un lai viņi lēnītēm skrien mums no aizmugures, lai ļauj mums to prieku un uzvaru. Uzvarētāji tika arī pie balvām. Atpūtas pagasta aktīvās atpūtas centrā Peldbaseinā. Sacensības atbalstīja arī vietējās zemnieku saimniecības. Sacensību organizatori ir pārliecināti, ka orientēšanās apkārt Barkavai notiks arī nākamgad.